Šodien muzikālos iestarpinājumus un pavadījumus taisa slavenie Rīgas Jāņa Meijas virtuozauri. Jūs jau zināt, ka šodienas cilvēks nav normāls. Ja viņš nestrādā vismaz ar 1,5 vai 2 slodzēm. Šai ziņā izšķir darba slodzi, mājas slodzi, sabiedrisko slodzi un šovasar tik kolosālīgo vasarīgo nakts slodzi. Šajā ziņā es arī esmu gaužām normāls cilvēks un blakus savai pamatslodzei vēl piestrādāju kā Rīgas pilsētas pretalkohola biedrības Skandavas nodaļas kā lektors uz 4. slodzi. Man atmaksā kā 3. klases šoferim par 3. slodzi. Un lūk, jūsu priekšā tāds pats gaužām normāls, kaut arī varbūt mazliet paviegls. Nav ko smieties, es domāju, svarā. Cilvēks. Tātad uzskatīsim, ka līdz ar to oficiālā daļa ir beigusies un sāksim pusoficiālo daļu ar nosaukumu Andante Pendante Majestoso Riskanto ar ļoti minimālu pikantissimo. Patiešām ir kolosāli jūtams, ka šovakar jūs vēlaties krietni pasmieties un droši vien jau esat krietni arī pasmējušies. Es saprotu šo jūsu vēlēšanos, bet ja tā labi apdomā, par ko tad jūs gribat smieties? Jau lielais rakstnieks Gogolis savā laikā teica, citēju, par sevi smejamies. Vai cilvēks vispār drīkst smieties? Un jau vairāk par sevi pašu. Teiksim, smieties darbā, uz ielas, aeroflotes lidmašīnās, un es nebīstu šī vārda vārtu rūmēs. Nedrīkst, biedri. Ja cilvēks sāk smieties, viņa ķermenis sāk neganti raustīties, kratīties, izdodot dažādas neartikulētas skaņas. Kā piemēram hi, ha, ho un tam līdzīgi. Biedri, vai šāds izkratījies ķermenis ir spējīgs izpildīt plānu? Vai viņa kratīšanās nenoraus visas rūpnīcas uzņēmuma un es teikšu pat vairāk ražošanas apvienības plāna izpildīt? Noraus, biedri. Tomēr daži neapzinīgākie pilsoņi cenšas iegalvot, ka smieties esot veselīgi, jo smieklos esot atrasti vitamīni. ABC un PPP. Bet vai tā, es nebīstu šī vārda vairs ir valstiska pieeja? Nē, biedri, ar pilnu atbildības sajūtu un paceltu galvu saku, jums tā nav valstiska pieeja. Šķietami nekaitīgie smiekli, kā visi šie hi, ha, ho un tam līdzīgi, ja arī tajos patiesi ir visi ABC un PPP. Vitamīni var līdz pamatiem sagraut mūsu lieliskās medicīnas preparātu rūpniecības lielisko produkciju, jo kurš vairs pirks vitamīnus, ja var pasmieties un saņemt visu par velti. Un tās biedri nebūtu vairs nav smieklīgi. Tāpēc, ja cilvēks tik ļoti grib vitamīnus, lai viņš aiziet uz aptieku un nopērk dažus dražē. Palūkosimies, biedri, dziļāk, par ko tad mēs smejamies. Teiksim, cilvēks aiziet uz veikalu un pārdevēja pasūta viņu, es nenosaucu kurtu. To jūs paši sapratīsiet. Vai cilvēks ies turp, kur viņu pasūta? Nē, biedri, viņš pat nevar turp aiziet, jo telpu nav. Un viņš iet pie direktora, direktors izsauc pārdevēju, un tad pārdevējs saka pircējam, vai piedodiet, es pirmīgi pasūtīju jūs turp un turp, tad tagad varat turp vairs neiet. Nu, vai tas nav lieliski, biedri, ka mums beidzot ir tādi direktori un tādas pārdevējas? Tāpēc nesmiesimies par viņiem, jo te nav nekā smieklīgā. Piemēram, pēc ņemsim meņu. Daži neapzinīgākie pilsoņi cenšas te saskatīt to, ko viņi sauc par himalajiešu lāčiem. Es personiski pārbaudīju it visus meņu, un it neviena lāča neatradu. Ir azūpa tatarski, ir cis ar kart, lieli lopi ar ris, vai zups ar frit, bet neviena lāča.
Nu, kas, piemēram, pēc var izraisīt smieklus tādā ēdiena nosaukumā, kāds ir, es nebīstos šī vārda, kartpirarpļur. Taču ikvienam izglītotam padomju cilvēkam skaidrs, ka šī kartpirarpļur ir visparastākais kartupeļu biezenis. Pareizi, biedri man var vaicāt, kas ir pļur. Bet tautas gudrība māca, ja tu nezini pats, tad pavaicā draugam. Tāpēc nav ko smieties pat tad, ja, teiksim, jums piedāvā ceptu kapteini. Atsevišķi biedri, piemēram, smejas par to, ka pie mums vēl joprojām esot astes, jeb tautas valodā runājot rindas. Viņi cenšas iegalvot, ka tas esot smieklīgi, ka pēc visa esot jāstāv astē. Taču es visu klātesošo vārdā atļaušos apgalvot, ka astes vēl ne par ko neliecina. Piemēram, govī aste ir vajadzīga mūsu atgaiņāšanai, tas ir skaidri, saprotami un vajadzīgi. Mums, biedri, pēc labām mantām astes nekad nav bijis un nebūs. Iesim uz dzemdību namu. Vai kāds kaut reizi ir redzējis asti pie šīs iestādes durvīm? Nav redzējis un arī neieraudzījis. Bet tieši tāpat laikā tur dod visdeficītāko preci, es nebīstoši vārdā, jaunu cilvēku. Tātad, biedri, astes veidojas tikai tur, kur neko labu nedod. Piemēram, pēc dažādām izskurtējušām ārzemju mantām, ko sauc par importu. Bet ņemsim mūsu, es nebīstoši vārdā, mūsu lielisko apavu ražotāju, lielisko produkciju. Vai pēc mūsu ražotajiem apaviem ir aste? Nav. Tur stāv tikpat daudz cilvēku, cik pie dzemdību nama durvīm. Jo mūsu apavi, ja to saliktu vienu uz otrā, aizsniegtu mēnesi un galiņš paliktu pāri. Tāpēc, biedri, nav ko smieties par to, kas nemaz nav smieklīgi. No visa teiktā var secināt, ka cilvēks, kurš smejas, ir tikpat kaitīgs kā cilvēks, kurš sēž uz pulvermucas un smēķē. Ja muca ir tukša, tas nekas, bet ja tajā būs pulveris, tad biedri nekāda tautas gudrība mums nepalīdzēs un no mums paliks pāri tikai H2O vai latīņu valodā runājot humors, kas nozīmē to pašu latviešu slapjumu. Bet vai šī pulvermuca nevar detonēt ar negantu spēku arī no skaļiem smiekliem? Var, biedri. Un tad no mums paliks pāri tikai, es nebīstoši vārdā, divas zilas acis. Ko smēķētājiem šī iemesla dēļ ar bultiņām norāda? Pareizi, vietu smēķēšanai. Ikvienam ir jāzina sava vieta, un ja viņš to nezina, tā jānorāda ar bultiņu. Tāpēc ar bultiņām jānorāda arī vietas, kur smieties. Teiksim, ja smiešanās ir cilvēka dabiska vajadzība, lai viņš iet bultiņas norādītajā vietā, izsmejas un atgriežas zālē nopietnis, svinīgs, un es nebīstoši vārdā morāli izturēts. Paldies par uzmanību!